Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Ja kādam ir tradīcija ar draugiem reizi gadā doties uz pirti, tad arī mums ir izveidojusies laba tradīcija ar draugiem reizi gadā doties uz Cupra Summit, Cupra automobīļu lietotāju un īpašnieku īpašo sajietu, kas notiek jau 4. reizi un šogad ir pārspējis apmeklētības rekordu. 333 trasē pulcējot 350 Cupras automobīļu un veselu plejādi šīs cilts braucēju. Nesaki, kad ir jau vēls, saule tak vēl kvēl. Tik atlaid visas skumjas, atlaid, ja nav bail, jo saule tak vēl kvēl. Tā kā sēžos pie stūras, man tā kā liekas, ka katru reizi kā pirmo reizi ar to smaidu sēst, tas ir vienkārši. Ja tu esi, tā teikt, Cupras īpašnieks, tad tu te nevari nebūt. Kā mēs zinām, Cupra tas ir zīmols, ko mēs veidojam paši īpašnieki. Kurai markai vēl ir kaut kas tam līdzīgs, es domāju. Tas ir savādāk. Jauns zīmols, foršs klubs, forši cilvēki, forši tusiņš kopā. Pirmo gadu man šī mašīna, kaut kas interesants, jauns. Citām iepriekšējām mašīnām nebija šādi pasākumi. Tāpēc braucu aiz intereses pastīties, kas notiek. Pasākums ir vienkārši fantastisks. Mēs pirmo reizi apmeklējam ar ģimeni Cupra Summit. Un 100% var teikt, ka ne pēdējais. Kur vēl, ja ne šādā pasākumā trasē var, tā teikt, izbaudīt savas autospējas, ko uz ielas, nekādā gadījumā nevar darīt. Laikam dzīvē šķiet tā soļo, mazliet par lēnu. Cupra ir, gribētu teikt, kā kosmos, kā kārtīgs kalna karotājs, tā es teikšu. Tā dinamika, tā braukšana, tas tiešām ir tas, kas liek. Man ļoti patīk šī mašīna. Man bija izvēles starp Qashqai un šo, un, teiksim, tiklīdz es paņēmu testdrive, es uzreiz sapratu, ka tas, kas man ir vajadzīgs. Vispār mēs ļoti izsvērām un skatījāmies auto izstādē. Jā, vienkārši iekrita viņa acīs. Pirmkārt, ļoti, viņa skaisti ir. Tiešām. Protams, es meklēju kā ģimenes mašīnu, jo man bija svarīgi, lai bagāžniekā man suns ietilptu. Tas bija tas, kas noteica. Vajadzēja jaunu mašīnu, veco tā kā vajadzēja jau atstāt pagātnē. Un šis bija tas, kas par attiecīgo cenu likās tāds zolīts. Price performance ziņā pats man personīgi pieejamākais auto ar tik daudz zirgspēkiem un tādā komplektācijā. Un otrais, es arī biju pirms tam dzirdējis, kad ir šie pasākumi, Cupra Summit, un arī ir Cupras tās kopienas, ko dodās dažādos izbraucienos vienkārši uz Siguldas pusi vai kaut kur. Un tie bija divi tie galvenie, kas arī pievilka tieši Cupram. Īpašā odziņa noteikti ir tas sportiskums. Ir sportiskums gan vizuālajā, gan tomēr arī tajā braukšanas pašā funkcijā, jo mums bija tā iespēja braukt ar Cupras VZ versijām, kur ir 310 zirgspēku pilnpiedziņa. Tu ātri pierod pie labām lietām, un tu saproti, ka mašīna tiešām iet ļoti labi, viņa ir ļoti manevrēt spējīga, un mūsu tādā Liepāja, Rīga, visa Latvija un atpakaļ uz Liepāju ceļā komforts bija jūtams. 2024. ir, var teikt, Cupras ražas gads, jo šim zīmolam dienu ir daudz jaunumu. Pavisam nesen pasaulē prezentēts Terramat, šī zīmola lielākais SUV, kurš tiek komplektēts ar dažādu tipu dzinējiem, tā skaitā ar hibrīdu motoru, kā arī pilnībā elektriskais Tavascan. Par to gan jau Tavs Auto TV esam jums stāstījuši, taču šobrīd tas ir jau gan apskatāms, gan nopērkams tepat Rīgā, Autobrava Motors salonā. Laikam dzīvē šķiet tā soļo, mazliet par lēnu. Tik nesaki, kad ir jau vēls, saule tak vēl kvēl. Tik atlaid. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.